Patiesība par pārdošanu, ko neviens negrib atzīt. Pārdošana ir kā braukšana ar velosipēdu. Kāpēc? Kamēr tu min pedāļus, tu kusties uz priekšu. Tiklīdz tu pārstāji mīties, kādu laiku tu vēl ripos, ritenis ies uz priekšu, bet beigās viņš apstāsies. Tieši tāpat arī pārdošanā. Tev katru dienu ir jārunā ar jauniem klientiem. Jaunu klientu uzrunāšana ir tieši tas pats, kas mīt pedāļus. Līdz ko tu pārstāji mīt pedāļus, ja uzrunāt jaunus klientus, kādu laiku tev liksies, ka viss vēl ir labi, ja tev būs kaut kādas iestrādes, tev kaut kas tur notiksies, kaut kas būs sastrādāts. Taču kaut kādā brīdī tavs ritenis apstāsies. Tavs pipelines un CRMs būs tukšs, un tur vairs nebūs iestrādes. Tad tu esi pilnībā apstājies un jāsāk atkal mīties. Un tu zini, kad uzsākšana ir pats grūtākais posms. Tāpēc nekad nevajadzētu pieļaut tādu lietu, ka tavs ritenis pilnībā apstājās. Pedāļi ir jāturpina mīt pilnīgi katru dienu, neatkarīgi no tā, tev gribās vai negribās, ārā labs laiks vai slikts laiks, ir garīgais vai nav. Tev ir jāuzrunā jauni klienti katru dienu, lai tavs ritenis neapstātos. Kaut kā tā.